Alūksnes novads ir to pašvaldību skaitā, kur Lietuvu postījumi ir apjomīgi, un šobrīd novadā tiek apkopots Lietuvu nodarītās sekas. Alūksnes novada pašvaldība arī vērsīsies viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, lai lūgtu kompensāciju Lietuvu seku novēršanai. Mēs atrodamies Kalncempju pagastā, kurš plūdu rezultātā ir cietis visvairāk šogad, un šis ir viens no pašvaldības ceļiem, kurā, kā jūs redzat, ir izskalots braucamā daļa. Šogad plūdos ir cietuši vairāki pagasti, tas ir Kalncempju, Alsviķu, Jaunanas, Pēdedzes un Zeltiņu pagasti. Sākotnēji jau 10 pagastos tika konstatēti dažāda veida šo lietus ūdeņu postījumi, bet visvairāk skāra tieši ceļu infrastruktūru. Un šobrīd mēs esam informējuši varam ministriju par to, ka mēs vērsīsimies pēc palīdzības pie valsts, un šobrīd arī apkopojam šo informāciju, gatavojam tāmes un arī jau pakāpeniski novēršam šos izskalojumus. Jūnijā nokrišņu ziņā Alūksnes novads Latvijas mērogā ir bijis rekordists, jo nolīs visvairāk, taču spēcīgs Lietuvas nesis arī jūlijs, kad pamatīgus plūdus piedzīvoja Zeltiņu pagasts centrs. Atrodamies Zeltiņu pagastā pie tautā saucamajām Zeltiņu slūžām, un šī ir tā vieta, kur principā satek Melnupe ūdens no Alūksnes pilsētas puses, un naktī no 12. jūlija uz 13. jūliju šeit bija ļoti liels ūdens daudzums, kad ūdens gāja arī pāri ceļam. Skaidrs, ka šī infrastruktūra gan ceļam, gan slūžām ir bojāta, un mums viņa būs jānovērš. Lietuvā cietusi arī turisma infrastruktūra Veslaicenes pagastā. Tad Veslaicenes pagasts mums ir ainava apvidus teritorija, un tur ir vairākas publiski pieejamās dabas takas, un tieši 11. un 12. datumā mums cieta Pilskalna taka ļoti smagi, jo praktiski visā takas garumā ir uz takas sakrituši lieli koki. Bet, protams, visvairāk jau postījums Lietuvas nodarījuši novada ceļiem. Ceļu infrastruktūra, protams, ir tāda, kāda viņa ir, un ūdens jau atrod vieglāko ceļu, un protams, viņš ar savu spēku var izdarīt ļoti daudz. Mums vajadzētu piešķirt vairāk naudu, lai mēs varētu pārbūvēt šos ceļus. Tad līdz ar to arī šiem ceļiem infrastruktūra atjaunojās, un mēs vienkārši tad arī viņus vieglāk ir uzturēt, un arī ikdienas uzturēšanas darbu rezultātā tad šie ceļi vairs nenonāk tādā postā, tādu Lietuvu gadījumā. Jo tie ceļi, kurus mēs pārbūvējām Alūksnes novada teritorijā kādreiz par lada naudām, tie ceļi šajos plūdos pa šiem gadiem nav cietuši. Arī šobrīd ir jārod finansējums, Eiropas finansējums, lai mēs nozīmīgākos, stratēģiski svarīgākos ceļos katrā pagasta teritorijā spētu sakārtot un pārbūvēt. Novadā arī bažīgi vērtē satiksmes ministrijas ieceri taupības nolūkos nākamā gada budžetā samazināt finansējumu ceļu remontiem un arī mērķdotācijas pašvaldībām, kas jau šobrīd ir par mazu. Valsts nav mainījusi ilgstoši koeficientus pret sadali, pret novadiem naudu, un šī dotācijas lielums vispār ir ļoti mazaudzis. Līdz ar ko šobrīd mēs spējam tiešām nodrošināt tikai šīs minimālās uzturēšanas lietas, kas ir ziemā sniega tīrīšana, vasarā greiderēšana. Un pakalpojuma cenas jau ir augušas, nav augusi ne dotācija, ne šie pārskatīšanas principi. Šobrīd aprēķinātie zaudējumi Alūksnes novadā ir ap 40 000 eiro, bet tā kā Lietuvas turpinās, tad tiek lēsts, ka šī summa būs lielāka.